Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs tuvāk apskatīsim podziņu kamīnu krāsni Sofija. Iesim cauri tehniskajiem parametriem vispirms. 73 cm platumā, 97 cm augstumā un 39 cm dziļumā. Svars 150 kg un jauda 6 kW. Krāsniņas augšējā daļa ir noņemama, tā ir diezgan smaga un tā ir pilnībā izgatavota no keramiskā podziņa materiāla. Krāsnes sāni arī pilnībā izvietoti ar krāsnes podziņiem. Kāpēc tas ir liels pluss, ja mēs salīdzinām ar krāsnīm bez podziņiem? Jo, pieskaroties pie šīm sienām, ir ļoti grūti apdedzināties. Šis ārējais podziņu materiāls, gaisa starpa un tikai tad ir pati degkamera. Tā kā, ja jums mājās ir bērni, vai arī jūs tuvu staigājat pašai krāsniņai, šāda te apdara ir ļoti piedodoša. Dūmats krāsniņai iznāk tikai no augšas, un tā diametrs ir 150 mm. Virs tērauda degkameras durvīm varam redzēt sekundāro gaisa padevi, kurai ir divas funkcijas. Viens, ka tā ir atvērta, tā izveido gaisa sienu ar stiklu, kas ļauj stiklam palikt tīram, tā saucamā airvašu sistēma. Otra funkcija ir tāda, ka skābeklis caur šiem caurumiņiem tiek pievadīts malkai augšpusē, kas nodrošina efektīvāku degšanu un pilnīgu sadegšanu malkas. Tālāk jau šeit būs primārā gaisa padeve, kas ir gaisa padeve, kas gaisu padod tieši zem čuguna restes. Šo te gaisa padevi mēs atveram pie iekuršanas, un kad malka ir iekūrusies un dūmgāzes ir sasniegušas pareizo temperatūru, mēs to aizveram un atstājam tikai sekundāro gaisa padevi. Šai krāsniņai ir vēl viena gaisa padeve, trešā gaisa padeve. Varam redzēt, šeit degkamerā ir iestrādāti mazi caurumiņi. Tā ir tā trešā gaisa padeve. Kāpēc tā ir vajadzīga? Jā, ja ir otrā gaisa padeve, kas ir priekšā stiklam, kas jau otrreizēji sadedzina, tad šī gaisa padeve vēlreiz šīm dūmgāzēm pievadīs skābekli, pilnībā tās sadedzinot, tāpēc arī šai krāsniņai ir tik augsta efektivitāte. Un arī jāņem vērā, ka šī gaisa padeve ir aizmugurē, bet sekundārā gaisa padeve ir stikla priekšā. Tā kā šis nodrošinās arī šo otrreizējo sadegšanu aizmugurē. Šādi izskatās krāsniņas aizmugure, un trešā gaisa padeve gaisu ievelk caur šajieni. Šī gaisa ievilkšana notiek dabīgā veidā, kad plāksne būs uzsilusi. Tālāk nevaram ignorēt lielo degkameras stiklu. Šai krāsniņai uz to ir likts uzsvars. Krāsniņa ir ne tikai praktiskiem nolūkiem, bet arī mājīgumam, tāpēc arī šis milzīgais degkameras stikls sados lielu siltumu. Kā jau iepriekš minēju, 6 kW. Protams, tas atkarīgs no siltuma zudumiem mājā, bet var uzsildīt līdz pat 60 kvadrātmetru lielu telpu. Atverot degkameras durvis, varam redzēt, ka tām ir iestrādāta tāda kācpereņģe. Tas neļaus netīšām bērniem vai kādam citam atstāt durvis. Tās jebkurā gadījumā pašas aizvērsies un neradīs nekādas riska situācijas. Šī ir lieliska drošības funkcija. Pats rokturis ir izgatavots no tērauda. Ražotājs līdz dod cimdiņu. Tas var uzkarst, tāpēc labāk to izmantot ar šo cimdiņu. Skatāmies iekšā kurtuvē. Šeit ir biezas vermikulīta plāksnes, kas, protams, arī ir nomaināmas. Varam redzēt šo ieslīpo daļu. Tas ir tā saucamais plaukts. Šīs dūmgāzes ieies šeit. Tur ir platāka vieta un uztaisīs virpuli, paaugstinot efektivitāti un sadegšanu. Apakšā mums ir bieza čuguna reste, aptuveni centimetri bieza, protams, arī nomaināma, bet pēc biezuma tas nebūs nekas tāds, par ko jums būs jāsatraucās tuvākajā laikā. Malkas ietilpība degkamerā šādā veidā ir 26 cm un šādā veidā ir 35 cm. Tas nozīmē, ka malkas pagals līdz 35 cm šai krāsniņai būs vispiemērotākais. Protams, slīpi arī var ielikt, bet mēs mēram taisnā veidā.
Skatoties uz pašām degkameras durvīm, kā jau iepriekš minēju, tās izgatavotas no tērauda. Ir arī izmantot blīvējuma virve, kā šeit, visas šīs daļas, un, protams, arī aiz stikla. Tas ļaus gan labāk noblīvēt pašu degkameru, un, protams, arī neļaus papildus gaisam, kas nav vajadzīgs, piekļūt degkamerai, kas nozīmē ilgāku degšanas laiku. Un tests, kura mēs aizveram durtiņas, tās patīkami noblīvējās un arī nekustās. Tālāk jau pelniem izbirstot cauri čugunrestē, tie nonāk šajā te pelnu atvilknē, kur ir viegli iztukšot un ielikt atpakaļ vietā. Kā krāsniņai ir šīs te modernās gaisa padeves, sadegšana notiek pilnībā, un šie te pelni būs jāizber ļoti reti. Augšā varam redzēt zem krāsniņas vieta. Šī vieta ir paredzēta malkai. Šī te vieta neuzkarsīs, jo siltums celsies uz augšu. Un šī te vieta atrodas zem pašas degkameras. Šeit droši var likt malku sakārtotākai videi. Milzīgs paldies, ka noskatījās šo video par podziņu kamīnkrāsni Sofija. Ja kāds papildus jautājums par konkrēto krāsniņu, droši sazinies ar mums ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlies aplūkot šo modeli vai kādu citu, var atbraukt uz mūsu izstāžu zāli, kur arī atrodamies pašlaik Pavītes pagastā. Pēc iepriekšēja pieraksta visa kontaktinformācija ir mūsu mājaslapā. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!